She makes me go. Paklausamies kaut ko ar vasaru vairāk tā kā saistītu. Kur Šons Pauls joprojām muzicē. Viņš neko citu darīt nemāk. Tagad viņš ir atradis sev jaunu ramdam dagi ding ding čāli, kurš, ja nemaldos, ir no Zviedrijas. Viņu sauc Arash. Un viņš ir nospēris savam vecajam zviedru draugam doktoram Albānam bišķiņu motīvus no 90. Nu, Tas ir riktīgi tā kā tāds īsts 90. gadu grāvējs. Arash un Šons Pauls atrasts kādu skolēnu skolas somā, MP3 playerī. She makes me go. Skolēns meklē, skolēns atrod. Tā ir vai Šons Pauls kādreiz izies no modas? Man šķiet, viņš dzīvos līdzi laikam. Viņš ir no tiem, kuri vienmēr atradīs, ko izdomāt. Viņš varētu arī 60 gadu vecumā. Es gribētu, lai Šons Pauls kādreiz atbrauc uz Latviju. Mēs varētu viņu pasaukt uz brokastīm un viņu nointervēt. Un viņš varētu mums arī uztaisīt džinglu. Yo, you're listening to Radio 101. Tom's Greenwich Breakfast Show. I love you. Yes, my heart. Šai sakarā es atceros, ka mums vēl tevi ar King Charles ir jāiepazīst. Pareizi. Nu, dzīvēs. Jo viņš nevienu dairu līdz šim nav pazinis. Mēs gaidām katru mirkli jaunu muziku no King Charles. Viņam būšot vēl viens gabals. Bet šito klipu viņš tādā ļoti dārgā spā ir uzfilmējis kopā ar visu Arāšu. Un kopā ar daudz meitenēm puskailām. Nu, skaidra lieta. Šitādiem čaļiem jau piestāv tādas meitenes, es domāju. Daudz un rīk. Viņiem tādas arī patīk. Nu, tu esi par to pārliecināts? Nu, man šķiet, ka viņi izvēlās tādas meitenes. Varbūt patiesībā viņiem viņu fantāzijās dzīvo tieši pretēji tādas maza auguma, korpulentas daļavas, kuras klipos rādīt džinsenēs un kedās. Jā, kuras īsti rādīt klipos nevar, bet klipos viņi rāda skaistas meitenes. Tā kā viņi aiziet mājās, varbūt viņiem kaut kas pavisam cits prātā. Nu jā, darba pienākums var nolikt un apgūties blakus savai daļavai džinsās. Īstajai dzīvei. Arash un Šons Pauls, She makes me go. Skolēns meklē, skolēns atrod šajā rītā. Ir 7:27. 1:01.